Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidos mūs tādus, kādi esam šobrīd. 7. sērija, 1967. 68. gads. Vafeļu torte Vāverīte, restorāns Sēnīte, sods par braukšanu bez biļetes 2 rubļi, Margaritas Stārastes Zīļuks, Jānis Lūsis, olimpiskais čempions. Raidījuma viesi Tatjana Poliektova un Jānis Lūsis. 1967. gadā Rīgas estrādes orķestri jau 2 gadus vada viens no talantīgākajiem padomju džēza pianistiem un komponistiem Raimonds Pauls. Par tā jauno vokālistu kļūst Ojārs Grīnbergs. Viņa tenors lieliski papildina reo sieviešu vokālā ansambļa skanējumu. Kā tevi sveikt, jautāju sev, it visu to sirdīgās glābās, tev manā labā. Ojārs Grīnbergs ir vienmēr smaidīgs un dzīvespriecīgs. Viņa pielūdzējs parasti ir sievietes, bet pieņemams viņš ir ikvienam. Tāds puisis no mūsu vidus, vienkārši kā 3 rubļi. Sāp katru dienu kauli, oj, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, kam velti naudu šķiest. Savukārt 68. gadā Latvijas radio populārā programma Mikrofons sāk veidot latviešu mūzikas aptauju, kas vēlāk iegūst fantastisku popularitāti un nedalītu tautas mīlestību. Jau pirmajā gadā aptaujas organizētājiem ir jāiemācās tikt galā ar vēstuļu tūkstošiem, kuras plūstim plūst uz Latvijas radio, apliecināt savu neapstrīdamo atbalstu tai vai citai aptaujas dziesmai. Beigās triumfē komponists Raimonds Pauls ar Mežrozīti. Kādā 1967. gada naktī daudz ziņkārīgo acu priekšā Kirova un Ļeņina ielu stūrī tiek uzspridzināts piena restorāns un saldējumu kafejnīca. Būvlaukums tiek atvēlēts gadsimta celtnei pilsētas centrā viesnīcas Latvija celtniecībai. Gluži līdzīga ēka pēc universāla somu projekta top arī Tallinā, un kamēr virū tiek būvēta somu celtnieku spēkiem, rīdznieki nolēmuši izlīdzēties paši. Turpmāko viesnīcas celtniecības gaitu rīdznieki varēs novērot 15 gadus. Tāda izskatās mūsu 5-stāvu pilsēta no 20. stāva. Tik augstu jau pacēlusies viesnīca Latvijā. Celtnē jāpieaug vēl par 6 stāviem. Pirmos viesus Rīgas lielākā viesnīca uzņems aiznākamajā gadā. 23 stāvus augstā, pēc jaunākajām tehnikas un modes prasībām aprīkotā intūristu viesnīca tiek izziņot par Rīgas turistu izmitināšanas problēmu atrisinājumu. Jaunās ēkas 360 numuros varēs izmitināt 672 apmeklētājus. Šajā laikā Rīgā un tās pievārtē uzslējas neviena individuālā vasarnīca, pamatā no mūžam jaunās intūristu viesnīcas būvmateriāliem. 1967. gadā konditorijas fabrika 17. jūnijas uzsāka vafeļu tortes Vāverīte ražošana. Vāverītes cena ir 2 rubļi un 20 kapeikas, tātad 2 dārgāk nekā pārējās vafeļu tortes. Tomēr tā ātri kļūst par deficītu preci un, ja kādam izdodas to iegādāties, tad svētki ģimenēs ir garantēti. Fabrikas 17. jūnijas jaunajā cehā ir gan mehānismi, gan automāti. Bet te ir arī prasmīgas meistaru rokas. Kad tie viens otru papildina, dienā rodas 1 tonna un 400 kilogramu saldā cienestā. Receptūra ir tapusi tajā laikā. Tas ir laikam noteikti kaut kur 50. gadu beigas, kad ceha vadītājs Kūrs. Receptūrā nav izmantoti absolūti nemaz tā saucamie dēvētie augu tauki. Receptūrā pildījuma sagatavošanā tiek izmantoti pamatā rieksti. Un ļoti dažādas tādas interesantas piedevas, kā kakao sviests, kas bagātina garšu, pilnpiena pulveris. Tad, kā jūs redziet, speciālās ligzdiņās, kas ir uz ārējās vāverītes virsmas, ir iekaisīti
lazdu rieksti. Vāverīte jau pirmkārt atšķiras arī no ikdienas tortiem, ko mēs ražojam, un arī tad tika ražotas ar to, ka tā ir glazēta. Gribu teikt, ka vāverītes sagatavošana prasa īpašu cilvēku, tieši kas saistīti ar pildījumu sagatavošanu, prasmi, mīlestību, jo ļoti daudz ir joprojām šajā izstrādājuma sagatavošanā roku darbs. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1967. gadā selekcionārs Pēteris Upīts, kurš pirms gada atzīmējis savu 70. dzīves jubileju, gūst pasaules slavu ar saviem aprikožu hibrīdiem. Tā auglīši ir mazāki, kociņi ir zemāki, taču ideāli piemēroti Baltijas augstajam klimatam. Cik daudz mīlestības un pacietības, cik daudz bites šķakluma vajadzējis, lai selekcionētu un uzziedinātu 39 000 augļu koku hibrīdu. Viņa 30 hektāru lielajā selekcijas dārzā tiek kultivēti vairāk nekā 80 000 genotipu, 40 000 hibrīdu un vismaz 9 000 dažādas augu formas. Latvijas dārzkopju atzinībā Upītis iegūst ar savām ābeļu, bumbieru, plūmju šķirnēm, bet zemenes jūnijas maids zina un kopi dažs labs dārzkops vēl šodien. Talantīgais selekcionārs ir vientuļnieks, trakais Upīts. Tā viņu ir iesaukuši gan piekritēji, gan arī nelabvēļi. Varbūt tieši tādēļ viņš aiz sevis neatstāja īstus skolniekus. Tāpēc, ka Redijs arī ir revolucionārs, ja visu skata no sarkanās ārienes. Lai dzīvo tie, kas nereizi dzīvē nelozē, kā būs ērtāk, bet sēj rīta dārzus. Tā 1967. gadā raksta Ojārs Vācietis. Kaut arī pirms tam viņš ir saņēmis LPSR valsts prēmiju, šo dzejoli aizliedz. Savukārt otram, tā laika populāram dzejniekam, Imantam Ziedonim, kurš izdevis 67. gadā dzejoļu krājumu pa putnu ceļu, Dailas teātrī tiek iestudēta izrāde motocikls. Neesiet tik pārmērīgi lieli, ļaujiet vismaz man būt mazam, ļaujiet man spēlēties ar savu kāju īkšķiem. Redziet, es guļu šūpulī un abām rokām bāžu kāju mutē. Kaut arī Vācietis un Ziedonis ir tādi kā poētiskie konkurenti un viņus pie viena galda labāk nesēdināti, abus dzejnieks var uzskatīt par spožākajiem elementiem latviešu 60. gadu literatūrā. Spēja pateikt to, ko nedrīkst tādā veidā, kādā drīkst, raksturo abus. Un, kā izrādās, publikai vēl līdz 90. gada sākumam ir vajadzīgs tieši tas. 1967. gada 18. februārī Rīgā sākas Zīļuka svētki, kur bērni iestudē ludziņas, rāda zīmējumus un rokdarbus, piedāvā Zīļuku turpinājumus, kā arī velta šim darbam dzejoļus un dziesmas. Zīļuka autore ir māksliniece un rakstniece Margarita Stāraste. Reiz māksliniece atrada zālē mazu ozola zīlīti. Šī zīlīte izskatījās ļoti cilvēcīga, jo tai bija jauka apaļa cepurīte. Māksliniece zīlīti uzzīmēja, pielika tai rociņas, ar kurām darboties, kājiņas, ar kurām tipināt, tad vēl actiņas, mutīti, apaļu deguntiņu un radās Zīļuks. Margarita Stāraste ir beigusi Mākslas akadēmiju un pēc izglītības ir grafiķe. Pirms Zīļuka parādīšanās mazie lasītāji jau iemīļojuši gan Žaņa Grīvas pasaku par Diegabiksi, gan Ādamsona čigānu meitēnu Ringlu. Tomēr Zīļuka un arī Margaritas Stārastes popularitāte ir abrīnojama, jo līdz šim Latvijā nav neviena īpaši slavena bērnu literatūras ilustrātora. 1967. gadā Rīgas Siguldas 38. kilometrā tiek atklāts restorāns Sēnīte. Tam ir pārdomāts un moderns arhitektonisks risinājums, kuru izveidei iztērēt 298 000 rubļi. Dažādajos Sēnītes kompleksos ceļinieki var izvēlēties vai nu paēst ātri, vai pasēdēt ilgāk. Turklāt Sēnītes ceptās tortes un kliņģeri vēl ilgu laiku tiek uzskatīti par labākajiem Latvijā. Jaungada priekšvakarā Vidzemes šosejas 38. kilometrā populārā ēdnīcas Sēnīte vietā izauga jauna sēne. Tās pamatnē ierīkota alus zāle veco laiku gaumē.
Bet augšā zem pašas sēnes cepures atrodas moderns restorāns. Kaut gan daudzie ceļa braucēji un pat rīdzinieki ik vakaru tricina dejas grīdu un kupols atbalstas tikai 3 punktos, tas turas droši. Oriģināla celtne, kas arhitektam Linardam Skujam kaunu nedara. Galvenajā kupolā, piemēram, nav neviena radiatora. Pagrabstāvu silda apsildāmie griesti, bet pirmo stāvu apsildāmā grīda. Vasarā šī sistēma darbojas kā ventilācija. Augšējo zāli iecienījušas lielākas kompānijas, te muzicē dzīvais orķestris un organizētās intūristu grupas, kurām tiek servēti galdi atceļā no Siguldas ekskursijām. Tomēr Latvijas publikai sēnīte tā, protams, ir apakšējā zāle. Apmeklētāji ir pārtikuši ļaudis. Vai tas būtu kolhoza priekšsēdētājs, kas atgriežas mājās pēc darīšanām ministrijā, vai kāds Rīgas priekšnieks, kas kopā ar sekretāri aizbēdzis tālāk no svešiem skatieniem. Te allaž iebaudāms lāčplēša alus. Rīgā to var dabūt tikai specializētā veikalā. Te var garšīgi paēst. Firmas ēdiens ir kotletes Sēnīte un jau no agrākajiem koka kafejnīciņas laikiem pazīstamās mednieku desiņas. Sēnīte ir daudzpusīga virtuve ar vairākiem palīgcehiem un galvenais kompleksa dzīvības uzturētājs, pareizāk saimnieciskās rentabilitātes nodrošinātājs atrodams šeit, veikalam līdzīgajā kulinārijas nodaļā. Dažādie labumi vitrīnās izvietoti tik skaisti, ka garšīgs izskatās viss. Gan dažādie salāti, gan slavenās Sēnītes žāvētās vistas, gan Olgas Elstiņas ceptie kliņģeri. Var piebraukt ar mašīnu, var izliekt no autobusu un braukt ar nākamo, bet labāk tomēr pasūtīt iepriekš. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Latelekom. Līdz 67. gadam, braucot uz Siguldu, ceļš vijās caur Lorupes grāvu. Līkumainais un stāvais posms bija īsts meistarības pārbaudījums, tāpēc tā laika autovadītājs varēja nosacīt iedalīt 2 grupās. Tie, kas bija tikuši galā ar šo pārbaudījumu, un tie, kas vēl nebija tam gatavi. Līdz ar Latvijas augstākā tilta nodošanu iespējas nokļūt Siguldā visiem kļuva vienādas. Jau senos laikos meistari te gribējuši izbūvēt taisnu ceļu, bet gravā bijušas dzirnavas, kuras tad būtu jānojauc, un dzirnavniekam skaista meita. Vīri nav varējuši atteikt viņa lūgumam. Bet no abus krastus drīz savienos jauns tilts. Tik garš un tik augsts, ka tas paceltos pāri 10 dzirnavām. Patiesība, diemžēl, tāda, ka par Lorupes gravu stiepjas tikai puse no tilta. Tā kā Pleskavas šoseja līdz Lorupes gravai ir 4 joslu, arī tilts tika projektēts atbilstoši plats. Taču autobraucēji šo nepilnību nemana, jo nesalīdzinām labāk un drošāk taču ir šķērsot gravu pa šauru tiltiņu, nekā lavierēt pa bīstamu serpantīnu caur gravas apakšu. Tagad vairs nav jārāpo pa gravas dibenu. Pirmo reizi pār jauno tiltu bez izpirkuma nevar. Un ripo mašīnas pār jauno estakādi. Pirmā tāda veida konstrukcija Padomju Savienībā. 1967. gadā pēc konkursa tiek uzsākta latviešu sarkano strēlnieku laukuma izveide. Konkursā piedalās 34 darbi, pirmā prēmija netiek piešķirta, savukārt otrās prēmijas ieguvējiem Telniekam Albergam un arhitektiem Lūsim, Grīmbergam un Dribem tiek atvēlēts īstenot viņu izveidoto projektu. Starp citu, Rīgas galvenais arhitekts Pučiņš mērķiecīgi izlēma pārvietot muzeja un pieminekļa atrašanos vietu tuvāk Daugavai, lai netiktu skarti Melngāju nama pamati. Sarkano latviešu strelnieku laukumā top liels memoriālais ansamblis. Piemineklis saucas Ļeņina sardze. Skulptūrālās grupas augstums būs 7 metri. Latviešu sarkano strēlnieku laukuma izbūve sākas visai bēdīgi, jo aizdegas sastatnes, kuras ieskauja topošo pieminekli. Nekavējoties ierodas profesionālu ugunsdzēsēju komandu un bez liekas pļāpāšanas raida liesmās ledus augsta, ūdens šaltis. Kad dūmi izklīst, atklājas bēdīgs skats. Piemineklis ir saplaisājis. Jaunu klintsbluķu piegāde nav iespējama, tādēļ nolēma sasprēgājušo kārtu nokaut, un šodien mēs tikai aptuveni varam iedomāties, cik grandios patiesībā strēlnieku piemineklis bija iecerēts sākumā.
Kas zina, kā īsti rodas iedvesma, šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā, šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos, gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Neatkarīgi no tā, vai nākošajā svinēšanas laikā es būšu Rīgas domas vadītājs, ja nē, jo ir priekšā vēlēšanas, es gribētu, lai mēs visi pēc šiem svētkiem teikt, ka jā, tie pasākums bija izdevies, un mēs visi bijām vienlaicīgi gan to dalībnieku, gan atbalstītāji. Un tāpēc man tāds uzaicinājums visiem svētkus svinēt, kā savu dzimšanas dienu. 1968. gadā ar Rīgas izpildu komitejas 29. marta lēmumu sods par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportā tiek palielināts no 50 kapekām uz 2 rubļiem. Ja, piemēram, tramvaja biļete maksā 3 kapeikas, tad sods zaķiem ir visai iespaidīgs. Taču bezbiļetnieki nav vienīgā problēma, jo atrodas vēl tādi pilsoņi, kas sabiedriskajā transportā pārvietojas eļļainos darba apģērbos, pārvieto neiesaiņotus zāģus, cirvjus un asus priekšmetus. Šiem kaitniekiem sods ir daudz lielāks – 10 rubļi. Gan pirms jauno sodu ieviešanas, gan pēc tam bija kontrolieri, un tieši tāpat gan pirms, gan arī pēc tam bija zaķi. Bet zaķiem par biļetes neesamību vienmēr ir ko teikt. Vai nu aparātā nauda iestrēgusi, vai nu biļete neskādēļ nav izdota. Katrā gadījumā nebeidzamajos vārdu karos starp bezbiļetniekiem un kontrolas institūciju pārstāvjiem vienmēr tika vainota tehnika. 1968. gada 6. aprīlī kinoteātrī Pionieris tiek atklāts turpmāk tradicionālais kinofestivāls Lielais dzintars. Tajā piedalās 7 darbi no Baltijas republikām, Baltkrievijas un Moldāvijas. Rīgas kinostudija tajā pārstāv 2 filmas, Kad lietus un vēji sitas logā un Kapteiņa Enriko pulkstenis. Festivāla mērķis ir vērtēt republikās sasniegto, tāpēc konkursi tiek organizēti 3 dažādās kategorijās – mākslas, dokumentālās un televīzijas filmas. Lielais dzintars atspoguļo Padomju Savienības uztveri par rietumu kultūru. Nevelti Baltijas republikas šeit piedalās kopā ar Baltkrieviju un Moldovu. Lai gan Lielajā dzintarā ir arī citas ievērības cienīgas parādības. Piemēram, laikraksts Zaroģinu iedibina ceļojošo balvu Slavināsim dzimteni par labāko vēsturiski revolucionāro un militāri patriotisko filmu. 1968. gadā tiek uzsākta Salu tilta celtniecība pār Daugavu. Sarežģītais transporta plūsmas risinājums šoferos rada atbilstošas asociācijas. 3 minūtes Japānā, tā viņi saka, turpmāk pārvietojoties pār šo objektu. Sevišķi radikāli tas izmaina Zaķu salas iedzīvotāju ikdienu, jo agrāk pilsētā viņi varēja nokļūt vienīgi ar kuģīti vai kājām pārējot dzelzceļa tiltu. Top jauns tilts pār Daugavu. Tas vedīs pāri Zaķu salai, Lucavas salai un Zvirgzdu salai. Salu tilts. Līdzīgi kā visus pārējos Daugavas tiltus, šo izstrādā Ļeņingradas speciālisti. Lai tilta būvu varētu uzsākt, noris intensīvu priekšdarbi. Salu tilts, saka tauta. Maskavas tilts, rakstīts nosaukumā. Satiksme pār 3,5 kilometru garo tiltu atklāta. Pāri Daugavai, pāri Zvirgzdu, Zaķu un Lucavas salām, atslogojot no tranzita transporta tiltus pilsētas centrā. 1968. gadā tumšā rudens vakarā Rīgas lidostā pa lidmašīnas trapu smaidošs un ar sombrero galvā nokāpja Jānis Lūsis.
Tālajā Mehiko viņš ir aizmetis šķēpu 90 metrus un 10 centimetrus tālu, un tas ir nodrošinājis viņam olimpiskā čempiona titulu. Olimpiskā zelta medaļa. Meksikā viņš īstenoja daudzu šķēpu metēju sapni pārsniegt 90 metru robežu. Eiropas pasaules čempions. Nu Jānis Lūsis uzskāpis Olimpa virsotnē. Tas bija tas laiks, kad vēl vieglatletika tieši strauji attīstījās. Ja Tokijas olimpiskās spēles notika uz Tenisī, tad jau 68. gadā bija pirmās olimpiskās spēles, kas notika uz tartana segumu. Arī es atceros, kad savus labākos treniņu rezultātus es esmu uzrādījis tieši Meksikā. Tas acīm redzot ir saistīts arī ar augstkalni. Ļoti labas attiecības man ir bijušas vienmēr ar somu šķēpmetējiem. Meksikas olimpiskās spēlēs Jorma Kinunens bija aiz manis 2. vietā. Bieži mēs arī tiekamies tagad, un mēs braucam uz Somiju, uz Piktipudas šķēpmetēju karnevālu ar mūsu jaunajiem sportistiem. Un mēs bieži vien atceramies vecos laikus. Mēs visi bijām kā viena saima praktiski. Neskatoties pat uz to, kādu sporta veidi tie bija. Jo bieži vien mēs trenējamies kopā gan ar svārcēlājiem, gan ar vēl cīņas sporta veidiem, bokseriem un tā tālāk. Mēs viens otru visus pazinām praktiski. Atmosfēra pašās olimpiskās spēlēs bija ļoti tāda tiešām draudzīga. Nebija nekādu boikotu, kā tas bija vēlāk, jau 72. gadā. Tanī laikā pilsētā praktiski notika tie saucamie kultūras festivāli, mūzika. Burtiski visu Meksiku tas bija tā kā vien tādi svētki. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Jūs Kurmja kungs. 1968. gadā Rīgas kinostudijā Leonīda Leimaņa vadībā tiek uzsākts darbs pie kinofilmas Pie bagātās kundzes uzņemšanas. Galvenajās lomās Edvards Pāvuls, Kārlis Sebris un Līga Liepiņa. Darbs veidots pēc Andreja Upīša agrīnā romāna Smaidošā lapa motīviem. Nakts kadri aizjoņos arī Rīgas kinostudijas paviljonos, kur režisors Leonīds Leimanis un pazīstami Rīgas teātru aktieri veido mākslas filmu Pie bagātās kundzes. Šķiet, ka filmas nerimstošās popularitātes pamatā ir trāpīgie, spilgtie un asprātīgie tēli. Tie ir tik dzīvi, ka nepakļaujas kādai noteiktai politiskai idejai un kritizē tos, kas vēlas par katru cenu tikt pie varas vai izlikties, ka jau tikuši. Ļauj ārā! Ko jums vajag? Piedodiet. Un kas tas ir? Papirausi. Nenāciet! Nenāciet! Nē! Īpaši iecienīta mazo rīdznieku vidū kļuvusi kafejnīca Mārīte, kas atrodama Tirdzniecības kompleksa Bērnu pasaule 1. stāvā. Te uzstādīts Vācijas Demokrātiskā republikā ražots saldējumu automāts, kas spēja pagatavot 20 kg saldās un mīkstās masas dienā. To pasniedz kopā ar karsto šokolādi. Gan galdiņi, gan krēsliņi pielāgot mazo apmeklētāju vajadzībām vēl vairāk. Ja pie kafejnīcas izveidojas rinda, tad tajā tiek ielaisti tikai apmeklētāji kopā ar bērniem. Bērnu pasaule. Tas ir moderni un gaumīgi iekārtots tirdzniecības nams Rīgā. Ja ir sava pasaule, tad tajā iedaras arī sava kafejnīca. Bērnu pasaule ir īsts magnēts visiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Kafejnīca Mārīte ir viena no būtiskākajām bērnu pasaules apmeklēšanas rituāla sastāvdaļām. Kad visas rindas ir izstāvētas un pirkumsainīts padusē, bērnu garām Mārītei dabūt ir problemātiski. Jo mazuļiem tā ir īpaša vieta. Te galvenie ir viņi. Oficiants vispirms noskaidro bērnu vēlmes un tikai tad pievēršas vecākiem.
Tā bija raidījumu cikla 20. gadsimts postskriptum 7. sērija, 1967. 68. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika. Viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1969. 70. gads. Ātrslidotāja Lāsma Kauniste, preses nama celtniecība, kinofilma Vella kalpi, lunaparka karuseļi, apavu pasūtīšana elegantā. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei.